Daudz pārdomas par to, jo, protams, ja mēs zinām, ka pēc statistikas katra 4. sieviete Latvijā savas dzīves laikā cieši no vardarbības, tad tā ir arī liela daļa ģimeņu, kurā sieviete cieši no vardarbības. Un ja pieaugušais ģimenē cieši no vardarbības un ģimenē ir bērni, tad arī bērni ir uzskatāmi par cietušajiem no vardarbības. Tāpēc, ka pat, ja tā vardarbība nav tiešā veidā vērsta pret bērnu, tāpat bērnam ir, teiksim, jāstaigā pa naža asmeni un jāmēģina neizraisīt saspīlētas situācijas, jābaidās visu laiku vai atkal kaut kas nenotiks, jābaidās, piemēram, par savu mammu. Un tāda situācija, diemžēl, ir daudz, un man te uzreiz kā cilvēkam, kas tā kā strādā nozarē, mēs gan, protams, vairāk strādājam ar pilngadīgām personām, bet bāriņtiesas, diemžēl, bieži vien nenostājas cietušā pusē, un reāli arī nenostājas bērnu pusē, tāpēc, ka ir virkne lēmumu praksē, kur bāriņtiesas tomēr nolemj, ka saskarsmes tiesības ir jāatstāj abiem vecākiem vai piešķirot arī pie smagas vardarbības pagaida aizsardzību pret vardarbību tikai mammai, nepiešķir to bērniem, tad bērni kļūst par tādu manipulācijas rīku, un es arī šonedēļ biju citā raidījumā, kur cietusī tieši stāstīja, ka viņai atdodot savu meitu vardarbīgajam vīram uz to laiku, kad ir noteikti saskarsmes tiesības par bērnu ir bail, viņa bijušajam vīram mēģina rakstīt un prasīt, kā tam bērnam iet, un vai viņam viss ir ok, viņš viņiem vienkārši neatbild uz īziņām, un tas bērns pie vīra ir uz 5 dienām, kas nav mazs laiks, un parasti tas bērns dzīvo pie mammas, un viņi vienkārši ir, dzīvo ļoti lielā stresā, un tas sanāk, ka mēs pakļaujam to cietušo. Jā, bet tas ir aizdoms par vardarbību. Nē, šī ir reāli, tā kā tur tagad ir tiesvedības process, tur ir vardarbības situācija, viņai pagaidās. Labklājības ministrija